Labrīt! Man prieks tevi sveicināt šajā rītā. Šodien dosimies tādā meditatīvā ceļojumā, un tāpēc aicinu tevi pirms tam drusku izkustēties, tādas brīvas, spontānas kustības, kā tev gribās šobrīd. Man patīk no rīta izapļaut plecus, uz augšu un uz aizmuguri, izkustēties jostas vietā, mugurkaulu drusku iekustināt, kā vairāk sajusties savā fiziskajā ķermenī, tas pilnīgi klātesoša. Un kad tu sajūti, ka ir labi jūties, drusku iekustējies, tad apsēdies pierimsti. Varbūt vēlreiz gribi izapļaut plecus uz augšu un uz aizmuguri, un tā, lai pleci paliks aizmuguri, uz leju. Un vēr acis ciet, un mēs dosimies tādā nelielā meditatīvā ceļojumā vēl tuvāk sev, lai šo dienu te varētu pavadīt no sava centra, no sava kodola. Saskatot visu skaisto, kas ir tevī un kas ir ārpus tevis. Ļoti labi, bet dziļi mierīgi ieelpu un izelpu. Un šajā mirklī es aicinu tev iedomāties un varbūt vizualizēt, ka tu stāvi kādu kāpņu priekšā. Šīs kāpnes ved uz leju. Tu vari pavērot, kādas ir tavas kāpnes, sajusties, varbūt kādā krāsā tās ir, vai no kāda materiāla. Šīs kāpnes ved uz leju. Un es aicinu tev maigi, mierīgi, soli pa solim sāk kāpt leju. Un šiem kāpnēm ir 10 pakāpieni. Tu spēr pirmo un dodies leju. Un tu spēr otro. Un tev nāk apziņa, ka tu dodies tuvāk sev, dziļāk savā būtībā. Un tu spēr trešo soli, ejot dziļumā. Spēr ceturto soli. Katrs tās solis ir drošs, stabils, mierīgs. 5. solis. Sajūt, ka tu ej tuvāk sev, tuvāk savai patiesībai, savam īstumam, savam dziļumam. 6. solis. Lielāks miers pārņem tevi. 7. solis. Prāts kļūst pavisam mierīgs un kluss. 8. solis. Atbrīvojās, atslābinās tavs fiziskais ķermenis. 9. solis. Tavas emocijas ir pavisam mierīgas, nosvērtas un harmoniskas. Un 10. solis. Un nu jau tu esi nonācis kāpņu apakšā. Un tavā priekšā iedomājies, vizualizē, ka ir durvis. Uz šīm durvīm ir rakstīts tavs vārds. Un vārdi īpašā vieta.
šīs durvis ir aizslēgtas, bet tev ir atslēga un slēdz vaļā. Atverot durvis, tavam skatam, viss, kas paverās, ir mirdzoši tīra gaisa. Un aicinu tev spērt vēl vienu soli uz priekšu un doties cauri šai gaismai. Jā. Un tad kā iznirsti cauri gaismai un atrodies kādā brīnišķīgi skaistā vietā dabā. Un varbūt kādreiz esi bijis šajā vietā dabā, vai tu esi to redzējis kādā video vai fotogrāfijā. Vai tā ir pilnīgi izdomāta, izfantazēta vieta. Tam nav nozīmes. Ja sajūties, pavēro, kā ir tur. Pavēro, varbūt kaut ko var saskatīt vai sajust. Varbūt pat sadzirdēt vai sasmažot. Šī ir tava resursa vieta. Mēs nākam uzpildīties. Un varbūt šajā vietā dabā spīd saule un savas sejas atstver sejas maigos saules pieskāriens, kas tevi noglāst. Varbūt var pat sajust tādu patīkamu vēju brīdi, kas tev atsvaicina. Un varbūt tavā skaistajā vietā dabā ir kādas skaņas, kad šī viena būtne ir kaut kur tālumā, vai nenāc tuvāk, var saklausīt kāds ūdens skaņas. Varbūt tavā vietā dabā ir kāds koks. Un tad dodies pie koka un apsēdies pie tā, ka mugura atspiežās pret šo koku. Un tu veic dziļu mierīgi ieelpu un atslābinoši izelpu. Un es aicinu tevi ieskatīties savā sirdstelpā. Ieklausies savā sirdī un sajūties, kā ir tur tavā centrā. Un varbūt kādā mirklī tu saskati tur gaisu. Savu dievišķo mirdzošo dzirksti, kas ir tevī. Un vēro to un pievēršot tai uzmanību, tā kļūst lielāka un izteiktāka, plešās uz ārā. Un zini, ka tava ieelpa un izelpa ļauj tai plēsties vēl lielākai
spīdēt spožāk. Ļoti labi. Un, kad tu jūties gatavs, es aicinu tev celties augšu no šīs ēnošās pozas un doties nedaudz tālāk. Un tad doties uz priekšu un varbūt vari jau sākt saklausīt ūdens skaņas. Dodies tuvāk šīm ūdens skaņām un pamani, ka tas ir strautiņš ar kristālisku citru ūdeni tajā. Saule atmirdz, ūdens lāsītājs. Un var doties tuvāk šim avotam. Smelt ar abām rokām avotu ūdeni un noskalot savu seju. Un padzerties šo ūdeni. Tāda tīra, jauna, svaiga enerģija tevi ieplūst, attīrot tevi no viss tā, kas ir liekas un nevajadzīgs, un piepildot tevi ar kristālisku citru enerģiju, kas kalpo tavam augstākajam labumam, laimei un labklājībai. Un, ja te ir sajūta, ka tu vēlies vari arī iekāpt ar pēdām šajā avotā, lai avotu ūdens noskalo tavas pēdas. Un caur tavām pēdām, caur šo ūdeni tev ieplūst spēks, jauna vitalitāte. Tas kā arī tevi sazemē jaunai, jaudīgai dienai, kurā tu vari materializēt savas idejas, realizēt visu, ko tu vēlēsi savā fiziskajā plānā. Un tev jau būs tāds prieks, pārliecība par sevi. Un sajūta, ka tu vari radīt visu, ko tu vēlēsi. Ļoti labi. Un tagad tu jūti, ka ir gana. Un tu esi gatavs sākt savu dienu. Ar šo jauno, tīro, svaigo enerģiju, ar spēku un vitalitāti, ar prieku. Kā pārā no šī ūdens, un mēs sāksim doties atpakaļ. Un doties atpakaļ par savu skaisto vietu. Un abām līdz durvīm, pa kurām šeit nonāci. Un var durvis vaļā, un tavā priekšā jau ir kāpnes, kas ved augšu. Un dodies pa kāpnēm augšu, tavs solis ir viegls. Kā tāds drusku arī tāds pātrināts, ja tev gribās sākt dienu. Gribās radīt no sevis. Realizēt sevi tavā fiziskajā plānā, tavā ikdienā. Nesam gaismu tālāk un dodies augšu, pakāpienu pa pakāpienam un vēl dziļmierīgi ieelpu un izelpu. Un vēl nedaudz uz augšu
Un, kad tu esi atpakaļ, var vērt vaļā acis. Tu esi pilnībā šeit un tagad savā telpā, laikā un vietā, fiziskajā ķermenī. Un vēl izteiksim pateicību. Pateicību par sev, pateicību visām enerģijām, kas mūs vadīja. Pateicību šim avotu ūdenim, kas uzpildīja mūs. Un lai patiesi brīnišķīgi skaisti ir tava diena.